Hei, mani sauc Viktors, un šodien parunāsim par HTML bloka elementiem un arī par HTML inline elementiem. Ko tas nozīmē, jūs arī šajā video laikā sapratīsiet. Es esmu izveidojis jaunu failu ar nosaukumu 10.2.span.htm. Te esmu ielicis stilu. Pa stiliem man būs citi video. Šeit vienkārši tas ir nepieciešams, lai saprastu to jēgu. Un, kā redzat, tad mums bloka elementi ir headingi, rindkopas, saraksti nenumurētie, tabulas un div tagi. Ar viņam arī sāksim. Un tā. Šeit visiem pirmā līmeņa virsrakstiem būs piemērota fona krāsa zaļa, rindkopām būs pelēcīga, tabulai būs zila krāsa un divam tagad apskatīsimies kāda krāsa. Tad es jums iesaku šito arī pašiem uzrakstīt failā, lai būtu identiski kā šobrīd, un tālāk jau papildināsim šito lapu ar saturu. Tā, pirmais būs H1, headings, P, rindkopa, un arī tabulu ieliksim maksimāli vienkāršotu. Un arī tagu div. Vispār tas tags div, tas ir tāds loģiskais tags, kuru šobrīd ļoti lielākā daļa weblapā izmanto, lai izveidot struktūru dokumentam. Arī mazliet sapratīsiet, kamēr es tevi tā saglabāju, un tad atveru šito lapu, atjaunoju. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka virsrakstam ir zaļais fons, rindkopai ir pelēcīgs, te ir visa tabula, viņa nav atdalīta ailetes, jo mums nav parametrs border, atribūts border, tāpēc viss saplūst vienā. Un te saturs iekšā taga div. Un ko es tagad izdarīšu? Izdarīšu vienkāršu lietu. Visu saturu, izņemot tagu div, iekopēšu tieši šitai taga div. Un jūs redzēsiet, kas tad notiks. Sanāk, ka visu es ieliku satura taga div, saglabāju, atjaunoju. Un, ja runā tā, tad šitas viss ir saturs iekšā taga div. Un viņam visur ir, kur nav citi foni, ir tas fons, kurš tiek piemērots tagam div. Ar to arī tiek saprasts bloks, ka tags ir viens bloks, šitas ir vēl viens bloks un vēl viens. Un tagad jums parādīšu tādu interesantu lietu. Ir tāds līnija vai inline elements span. Tā, piemēram, mums rindkopai pierakstīsim vairāk satura. Lūk, ar tādu lietu es arī veidojot weblapas, jūs saskarsties, ka, piemēram, rindkopā ir viss teksts vienā krāsā, bet jūs gribat pamainīt, ka, piemēram, vēl kādam tekstam ir cita krāsa, vai kādi tur būtu parametri. Un tā ierakstam tagu span, izvēlamies to apgabalu, aizveram tagu span, un ko tagad izdarīsim? Tagu span piemērosim atribūtu style, un te būs vērtība color, tas ir teksta krāsa, balta, un background, tā ir fona krāsa, color, būs black.
saglabājam un skatāmies rezultātu. Redziet, visai rindkopai ir viens fons, bet tieši tegam span, tā lai mēs varētu labāk saprast tāda iekšē. Ierakstīsim span, tega, saturs. Saglabājam, atjaunojam. Es domāju, jūs sapratāt to jēgu. Un man būs nākošais video, kur es pastāstīšu tieši par tegu, par šito tegu div, kā viņu izmanto, veidējot weblapas saskarni. Paldies par uzmanību. 17.